Re, kur ir atnākusi diezgan paliela Amazon kaste. Skatīsimies, kas mums tur ir iekšā. Griežam vaļā. Vienīgi, kas man te liekas interesanti, re, kur te var redzēt, kad ir atplēsta vaļā paka un ir līmēts ciet. Nu, un laižam vaļā, un jā! Man ir atnācis portatīvais un pirmais gāzes grils, ko Latvijā es neatradu. Un bija labas atsauksmes internetā. Nu, apstīsimies, kāds izskatās dzīvē. Es laikam veikalā kaut kā šitāds. Opā. Un aiziet. Jep. Izskatās labi. Un sanāca Amazon cena viņam 140 eiro. Te gan jāatzīst, ka viņam nav galdiņš līdz, tā kā tas būtu atsevišķi jāpērk. Tas maksāja 550 eiro, bet šeit kas bija tās galvenās labās atsauksmes? Tātad viena no lietām ir, kad mēs varam aizslēgt cietu vāku braucot. Otra, kas bija svarīgākā lieta, un man arī, teiksim, likās kā svarīgs arguments ir, kad šeit satek tauki, un līdz ar to tu to var atsevišķi izņemt un nomazgāt, ka ir šādi te paplātīti. Te mēs varam redzēt pašu degli, kas nāk. Redzēsim, kā tas strādā, bet deglim nāk virsū. Kas ir svarīgi? Šādi uzlika, ka tauki tek, lai neietek šajās spraudziņās iekšā. To būs grūti iztīrīt. Un tad nāk vēl šāda te redela. Kas pilnībā nosac grilu. Redzēsim, kā tas strādā. Ir tas, ko es gaidīju. Nu te vēl var pateikt, tātad ir termometrs un šeit ir ieliekams degls. Tas gan pagaidām kaut kā pārāk viegli ieliekās, bet man jau ir nopirta pārēj uz lielo balonu. Nu, tad tikai jāslēdz klāt būs. Tāds mums ir atnācis pirkums no Amazon 142 eiro. Re, kur varam redzēt modeļu nosaukumu. Grill to go X200. Te ir bišķiņ kaut kāda informācija, bet re, kur te bišķi svarīgāk. Tātad 43 x 30 cm. Ir attiecīgi grila platums, un tad jau tikai cepšanas vaina. Piesako mums laikiņš un uzzina vairāk par kempingošanas lietām mūsu profilā.